Sāksim mūsu šodienas semināru. Tātad, kā jau minēju, tad šodien mans uzdevums ir pastāstīt par to, kā lietot pašpārbaudes rīku. Atsevišķām tēmām mēs pieskarsimies garām ejot, tātad tik daudz, cik tas ir saistīts ar pašpārbaudes rīka lietošanu. Nu, tātad nedaudz sākumā pastāstīšu par to, kādi ir jūsu pienākumi kā pakalpojumu sniedzējiem, kas ir tas būtiskais normatīvais regulējums, kas jums būtu jāievēro. Nu, kā arī sniegšu ieskatu, kur jūs varat meklēt informāciju, lai varētu pārliecināties par šo jūsu pakalpojumu sniegšanā izmantotā tetovēšanas līdzekļa atbilstību prasībām. Tā, kādam ir ieslēgts mikrofons? Lūdzu, izslēdziet. Nu, tā tad pats svarīgākais, kas jums jāatceras, ka jums ir jāsniedz drošs cilvēku veselībai nekaitīgs pakalpojums. To nosaka gan preču un pakalpojumu drošuma likums, gan arī tātad šie 182. ministru kabineta noteikumi par tātad prasībām tetovēšanas līdzekļiem un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem. Nu, jums visiem būtu jābūt atbilstošām zināšanām par higienas prasībām, tās jāpielieto arī jūsu darbā sniedzot pakalpojumus, jābūt izietāji šai apmācību programmai, ko nosaka 182. ministru kabineta noteikumi. Nu, protams, nebūtu jāsniedz pakalpojums klientiem, kuram ir acīm redzamas ādas vai gļotādas slimības pazīmes, ja vien viņam nav ārsta izziņa, ka viņš šos pakalpojumus ir tiesīgs saņemt. Nu, un tātad vēl viena svarīga lieta, kas jums ir jāatceras, ka pirms pakalpojumu sniegšanas jums tātad ir jāsniedz informācija klientam par to pakalpojumu, ko viņš saņems. Tātad, kāds tetovēšanas līdzeklis tiks izmantots pakalpojumu sniegšanā, kādas var būt komplikācijas, kāpēc tam ir jāapstrādā šī brūce pēc procedūras, un arī, protams, kādas ir tetovējuma noņemšanas iespējas. Nu, un katram klientam ir jāizpilda arī klienta anketa, tās saturu nosaka 182. ministru kabineta noteikumi, un tātad jūs esat atbildīgi, lai šī anketa tiktu droši glabāta un informācija nenonāktu nepiedarošu personu rīcībā. Tātad par atbildības robežām, tātad, ja jūs esat iepazinušies arī ar pašpārbaudes rīku, tad noteikti redzējāt, ka ir tātad jums svarīgi saprast, kas ir importētājs, kas ir ražotājs un kāda ir jūsu loma šajā visā. Nu, tātad, ja tetovēšanas līdzeklis ir ražots Eiropas Savienībā, tad par tetovēšanas līdzekļa atbilstību normatīvu aktu prasībām ir atbildīgs ražotājs. Ja tātad ir ražots ārpus Eiropas Savienības, tad atbildīgs būs nevien ražotājs, bet arī importētājs. Nu, un tātad, ja jūs paši patiešo no trešās valsts ražotāja iegādājaties tetovēšanas līdzekli, tad jūs esat atbildīgi par to, lai šis tetovēšanas līdzeklis atbilst normatīvu aktu prasībām. Tātad normatīvais regulējums nepasaka, kuru valstu vai kuru ražotāju tetovēšanas līdzekļus jūs drīkstat vai nedrīkstat izmantot, bet tātad, ja jūs
iegādājaties no trešajām valstīm ražotus tetovēšanas līdzekļus, viņiem vienalga ir jāatbilst tām prasībām, kas ir noteiktas Eiropas Savienībā tetovēšanas līdzekļiem. Nu, par to, kas tad nosaka šīs prasības, tad ar vārdu tetovēšanas līdzeklis mēs saprotam vielu vai maisījumu, ko izmanto gan tetovēšanai, gan permanentā grīma un mikropigmentācijas veidošanai. Un tad, kā jau minēju, visā Eiropas Savienībā ir vienotas prasības, un tās izriet no Eiropas parlamenta un padomes regulas 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu, jeb REACH. Un šīs prasības ir norādītas tātad 17. pielikuma 75. punktā. Mazliet vēlāk arī to apskatīsim. Nu, un vēl tātad saistītie tiesību akti ir Eiropas parlamenta un padomes regula 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, jeb CLP, kur savukārt ir sniegta informācija par bīstamajām vielām, to harmonizētā klasifikācija, kas jums arī jāņem vērā, vērtējot tetovēšanas līdzekļu sastāva atbilstību normatīvo aktu prasībām. Nu, un savukārt attiecībā uz pigmentiem attiecas arī kosmētikas līdzekļu regula. Tā tad ir sadaļas par atļautajām un aizliegtajām vielām kosmētikas līdzekļos, jā, un tā tad arī norādīti ierobežojumi par dažādiem pigmentiem, kad tos var vai nevar lietot. Šeit jums prezentācijā būs arī saites uz visiem šiem normatīvajiem aktiem. Prezentācija būs jums pēc tam arī pieejama, tā kā nesatraucaties. Nu, un mazliet par to, jums jāpievērš uzmanība vērtējot, vai tetovēšanas līdzeklis atbilst vai neatbilst normatīvo aktu prasībām. Mans mērķis nav jūs nobiedēt, lai gan mēs saprotam, ka prasības tetovēšanas līdzekļiem ir daudz un gana sarežģītas, bet tātad skatoties uz pieejamo informāciju par tetovēšanas līdzekli, jums būtu kritiski jāizvērtē pieejamā informācija. Nu, šeit jūs ekrānā varat redzēt divu tetovēšanas tinšu pudelītes. Jā, un tā tad šeit jūs redzat, tā tad ir norāda par sastāvdaļām, jeb ingredients. Jā, tā tad redzat, ka ir nosaukums, kas numurs, CI, jeb kaloru indeks, jā, tātad, kas tiek izmantots pigmentu norādīšanai. Tad tālāk aiz šīm sastāvdaļām vēl sako papildus teksts, kas tulkojumā nozīmē glabāt sausā, tumšā, vēsā vietā, kas īsti nav korekti šajā gadījumā, tāpēc, ka tas neatiecas uz sastāvdaļām, bet tas ir lietošanas, uzglabāšanas norādījumi. Nu, un savukārt šajā otrajā attēlā jūs redzat, ka nosaukums tetovēšanas tintei ir Deep Yellow, tātad dzeltenais tonis. Te gan nav norāde ar ingredients, bet no šī mēs varētu saprast, ka tas ir sastāvdaļu saraksts. Jā, un tad redzat, ir norādīts arī tātad pigments. Nu, un ja jūs paskatīsieties kosmētikas līdzekļu regulā par pigmentiem, tad šis pigments ir zilā krāsa. Jā, nu, tātad jāizvērtē, vai tiešām dzeltena toņa tetovēšanas līdzeklī varētu būt zilais pigments, un šis noteikti liek šaubīties, vai norādītas visas sastāvdaļas, ja, jo tad normatīvais regulējums paredz, ka ir jānorāda visas sastāvdaļas. Vēl tātad
gana bieži ražotāju, izplatītāju mājaslapās, interneta tīmekļa vietnēs, tad var redzēt šādus vai savādākus simboliņus, kā tetovēšanas līdzekļi atbilst šīm rīču regulas prasībām. Nu, ar šo ir jābūt uzmanīgi, jo normatīvais regulējums nepasaka, ka šādai atzīmai marķējumā ir jābūt. Nu, un tad ir jāskatās, kas tad ir tas dokuments, uz kā pamata tiek apliecināta šī atbilstība regulas prasībām. Nu, tā tad jāskatās, vai ir pieejams kaut kāds laboratorijas testēšanas pārskats, vai kāda cita informācija, ka jūs varat pārliecināties, ka šis ir tātad pamatots apgalvojums par tetovēšanas līdzekli. Atsevišķi ražotāji mēdz likt arī informāciju mājaslapā ar atsauci, kur viņi norāda, kāda laboratorija ir veikusi tetovēšanas līdzekļa testēšanu. Nu, tad aicinu jūs arī paskatīties, vai šī laboratorija vispār nodarbojas ar tetovēšanas līdzekļu testēšanu, ja? Nu, lai jūs tā kā varētu saprast, vai tiešām tas apgalvojums ir pamatots. Nu, par to, kur jūs varat meklēt informāciju, pirms jūs sākat lietot tetovēšanas līdzekļu pašpārbaudes rīku. Pirmkārt, jums būtu svarīgi paskatīties, vai par šo tetovēšanas līdzekli nav iesniegts Safety Gate, jeb ātrās ziņošanas sistēmas ziņojums par to, ka tetovēšanas līdzeklis nav atbilstošs. Pēc brītiņa paskatīsimies, kur jūs šo informāciju varat atrast. Otrs, tātad jūs varat pārbaudīt Vācijas laboratorijas datu bāzē, vai šis tetovēšanas līdzeklis ir testēts, un vai tātad šī testēšanas rezultāti parāda, ka viņš atbilst normatīvu aktu prasībām vai nē. Šis ir tāds pirmais siets, caur ko jūs varat izsijāt savu noskatīto tetovēšanas līdzekli. Ja RAPEX ziņojuma nav, tad jau jūs varat mazliet mazināt savu satraukumu, būt mierīgi. Ja Vācijas laboratorijas datu bāzē jūs atrodat, ļoti labi, ja viņš ir atbilstošs. Ja, tā kā tetovēšanas līdzekļi ir masveidā ražoti, tad visticamāk arī citas šī tetovēšanas līdzekļu partijas būs atbilstošas normatīvu aktu prasībām. Protams, nevar izslēgt gadījumu, ka kādreiz kaut kas noiet greizi ražošanas procesā un veidojas kaut kādas neatbilstības, bet to bez laboratoriskām pārbaudēm būs neiespējami identificēt. Un šeit arī jums slaidā ir ielikti vairāki gadījumi, kur ir tātad šie ziņojumi par neatbilstošām tetovēšanas tintēm. Mēs arī apskatīsimies pēc brītiņa kādu, tā kā varēsiet paskatīties, kas tad ir tās biežāk konstatētās neatbilstības tetovēšanas līdzekļiem. Un tagad mazliet pāriešu pie informācijas parādīšanas, ko jūs varat meklēt. Nu, tātad pirmais izziņas avots jums ir Veselības inspekcijas mājaslapa, un tad šeit augšā izvēloties reģistri un datubāzes, noritinot uz leju, jūs tātad šeit varat redzēt nedrošo produktu sarakstu, kur ir šie RAPEX ziņojumi. Tātad visu laiku inspekcija šo sarakstiņu atjauno, viņš ir pieejams Excel formātā. Tātad atvēršu arī vaļā, lai jūs varat paskatīties. Tātad šeit varat redzēt pa gadiem šos ziņojumus. Jā, un tātad tabuliņā, tātad arī varat izmantot filtrēšanas iespējas, būs redzams šis ziņojuma numurs, ziņojuma datums, kura valsts ir ziņojusi par šo neatbilstošo produktu. Kas tas ir par produktu? Tātad zīmols, preci raksturojošie
parametri, tātad partijas numurs, iepakojums, tilpums, kas tas ir par produkta veidu, kāda ir valsts, un tad kāda ir šī te bīstamība. Otrs variants, jūs šo te informāciju varat skatīties, ir tātad Safety Gate mājaslapā, tātad jums parādīsies šie most recent alerts, kas ir jaunākie ziņojumi, un ja mēs aiziesim, mēs varam redzēt, tātad arī vakar šeit par vienu tetovēšanas tinti ir ziņojums, uzklikšķinot uz to lodziņu, jūs tātad atradīsiet informāciju par šo te ziņojumu. Tātad ziņotāja valsts ir Zviedrija, neatbilstība, tātad ir aprakstīta šeit, jā, tātad ir pārsniegts atļautās kobalta koncentrācijas, nu, un tātad kobalts ir ādu kairinoša viela, kas var izraisīt vēzi, nu, tātad neatbilst šīm te normatīvā regulējuma prasībām, un pieņemtais mērs tātad ir apturēt tirdzniecību. Līdzīgi jūs varat arī meklēt tātad šeit caur search opciju, tātad ierakstot Tattoo Inks vai konkrētu brandu, jā, un tad skatīties, vai jūs interesējušais tetovēšanas līdzeklis ir vai nav tātad šajā sarakstiņā. Nākošā lieta, ko jums būtu jāskatās, tātad ir normatīvais regulējums. Svarīgi, tā kā normatīvais regulējums nepārtraukti mainās, jums būtu jāskatās, ka jūs skatāties pēdējo normatīvā regulējuma versiju. Nu, tātad šeit jūs redzat, kā ir rakstīts, ka ir mainīts šis tiesību akts un pēdējā konsolidētā versija pieejama šeit. Nu, visām Eiropas regulām, tātad viņas ir pieejamas visās oficiālās Eiropas Savienības valodās, tātad jūs varat izvēlēties, kādu formātu jūs gribat, HTML vai PDF, kā jums ir ērtāk. Nu, tātad šeit jūs varat redzēt visas atsevišķās versijas dokumentam un uzklikšķinot uz satura rādītāju, ērtāk pārvietoties pa tiesību akta sadaļā. Nu, tātad šī te ir REACH regula. Nu, tātad, kā jau minēju, šajā te 17. pielikumā jums ir jāatrod 75. ieraksts, kur tātad jūs varēsiet atrast prasības tetovēšanas līdzekļiem, kādas tās ir noteikti šajā tiesību aktā. Tālāk attiecībā uz CLP regulu, tātad jums viņa būs noderīga, tātad 6. pielikums. Sastajā pielikumā tātad ir šī te harmonizētā klasifikācija, kur tātad jūs varat redzēt vielas nosaukumu, tātad identifikācijas numuru un šo te klasifikāciju, kādā šī te viela ir saklasificēta. Un tad arī skatīties, tātad ir norādīts, kādas bīstamības frāzes, piktogrammas ir jāizvēlas, un šajā tiesību aktā jūs varat atrast arī, kāds ir pareizs šo te frāzu tulkojums latviešu valodā. Nu, un attiecībā uz kosmētikas līdzekļu regulu, jā, tātad jums jāskatās primāri 4. pielikums, kurā tad ir par šīm te pigmentiem. Tātad, lai ātrāk aizietu
izmantojot šo satura rādītāju. Tātad 4. pielikums. Tātad šeit jūs varat redzēt arī šo ķīmisko nosaukumu, ja ir piešķirts šis krāsu indeks, jeb CI, ko jūs redzēsiet marķējumā, tad šeit jūs to atradīsiet. Nu, tātad atsevišķiem būs, citiem nebūs šie te kas un ekā numuri, norādīts tonis, un tātad nosacījumi, kādā veidā šo te pigmentu kosmētikā drīkst vai nedrīkst lietot. Nu, tātad, piemēram, šeit ir norādīts, ka drīkst lietot tikai kosmētikas līdzekļos, ko noskalo, tātad šis pigments nedrīkst būt tetovēšanas tintē. Citiem savukārt būs ierobežojums, kāda ir maksimālā pieļaujamā koncentrācija gatavā produktā, un tad, ja jūs skatoties tetovēšanas līdzekļu sastāvu redzat, ka ir šis te ierobežojums, jums būtu jāpārliecinās, ka šis te ierobežojums koncentrācijai nav pārsniegts. Nu, un tālāk, tad par šo te Vācijas datu bāzi, tātad šeit jūs varat redzēt zīmolu, tātad kāds ir tintas turnis, kas ir testēts, un tātad atbilst vai neatbilst šim te rīču regulas prasībām. Ja jūs šo savu produktiņu šeit atrodat, nu tad varat būt mierīgi, ja, un tādu iegādāties. Savukārt, var būt situācijas, kad no iepakojuma grūti identificēt, kas tā ir par sastāvdaļu, piemēram, nav norādīts, kas numurs, tad izmantojot Eiropas ķimikālija aģentūras mājaslapu, jūs šo informāciju varat noskaidrot. Nu, piemēram, obligāti šeit jāatceras ielikt ķeksīti, savādāk meklētājs nestrādās. Nu, piemēram, ja jūs ierakstīsiet etanolu, tagad jāraksta angļu valodā. Tad jums izdos meklēšanas rezultātus. Kur tātad jūs varat redzēt šos te identifikācijas numurus un uzklikšķinot uz šī te vielas nosaukuma varat saņemt arī plašāku informāciju par pašu vielu. Nu tā, jāpagaida mazliet, kamēr atvērsies. Bet tātad šeit būs pieejama informācija, ir vai nav šī viela klasificēta kā bīstama harmonizētajā klasifikācijā, kāda tirdzniecības nosaukuma vai alternatīvie nosaukumi vēl var tikt izmantoti šai te vielai, nu un arī tātad varētu būt norādīti tie lietošanas veidi, kam šī viela ir paredzēta. Nu, kad ķersimies klāt pie praktiskā darbiņa par pašu tetovēšanas līdzekļu pašpārbaudes rīku. Man ir sagatavots piemērs, bet ja jums par rokai ir jūsu pakalpojumu sniegšanā izmantotie tetovēšanas līdzekļi, jūs droši varat arī skatīties šo informāciju, kas jums ir pieejama, un vērtēt tātad, kā jūsu lietotais tetovēšanas līdzeklis izpilda šīs te prasības. Nu, tātad, kā jūs varat tikt pie pašpārbaudes rīka, tātad jums ir iespēja iet caur veselības inspekcijas mājaslapu, tātad sadaļiņa par mums, tālāk darbības jomas, ķīmija un kosmētika, lasīt vairāk, un šeit tātad jūs aizvedīs saiti tālāk uz šo te pašpārbaudes rīku, kur jūs varat izvēlēties vai tiešsaistes variantu Google formā vai tātad Excel variantu. Kas jums vēl būtu noderīgi no šīs te sadaļas? Tātad šeit jūs varat atrast informāciju par visiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šīm te jomām.
Un savukārt, aizejot atpakaļ, tātad jūs varat izlasīt, kādas prasības ir ķīmiskām vielām, ja, tātad kādi ir arī šeit tātad prasības tetovēšanas līdzekļiem, kas ir jāņem vērā, ja tiek tirgotas internetā ķīmiskās vielas, un, protams, arī jums varētu būt svarīgi palasīt informāciju par prasībām kosmētikas līdzekļiem. Nu, tagad ķeroties klāt pie pašpārbaudes rīka, tātad, kā jau minēju, ir Google formās, kur tātad ir pieejami arī kaut kādi papildus šie te attēli, kas jums varētu palīdzēt saprast, kur jums informācija jāmeklē uz iepakojuma. Savukārt, ja jūs paskatīsieties šo te Excel variantu, tad šeit tātad ir papildus komentāros norādītas vai nu definīcijas, vai tātad skaidrojums, no kura tiesību akta izriet attiecīgā prasība. Un tātad šodienas pirmais piemērs mums ir zila tetovēšanas tinte. Nu, un skatāmies tad tirdzniecība caur internetu. Jums tātad jāsaprot, vai šī ir Eiropas Savienības tirgotājs vai ārpus Eiropas Savienība, varbūt tas arī var būt ražotāja oficiālais veikals. Nu, tātad jāsameklē informācija, kas tad ir šis uzņēmums, kas pārdod, un tad jāskatās, ko jūs redzat par pašu tetovēšanas līdzekli. Nu, šeit tātad ir tikai pieejama informācija par tintes toni, un tātad, ka tas ir tetovēšanas līdzeklis. Nu, ja mēs skatāmies, tātad ražotājs ir ārpus Eiropas Savienības. Tiešsaistē jūs, protams, šajā gadījumā neredzat, kāds ir marķējums, bet jums būtu jāsazinās tad ar šo te tirgotāju un jālūdz viņiem atsūtīt jums marķējuma informāciju. Kāpēc ir svarīgi saprast šo? Jo tad tālāk jums ir jāskatās marķējumā, vai ir norādīts ražotājs un atbildīgais par laišanu tirgu Eiropas Savienībā. Ja jūs pērkat patiešo, piemēram, no ASV ražotāja, tad atbildīgais būsiet jūs. Nu, tiešsaistē būs grūti novērtēt, cik salasām ir etiķeti, īpaši, ja nebūs pievienot šīs te bildes produktam. Savukārt, ja jūs iepērkaties klātienē, tad, protams, jums būtu jāapskatās, kas tad uz šīs tetovēšanas līdzekļu iepakojuma virsū ir norādīts, un vai tātad šis marķējums ir salasāms, nav izplūdis vai izdzisis, ja? Un tātad tālāk jāskatās, vai ir norādīts, ka šis ķīmiskais maisījums, šis produkts ir paredzēts tetovēšanas vai permanentā make-upa veidošanai. Ja? Tātad varianti var būt dažādi. Dažkārt tas var būt atsevišķi norādīts arī klāt pievienotajā lietošanas instrukcijā, tā kā skatāties pieejamo informāciju. Ja nav norādīts, ka šis produkts ir izmantojams tetovēšanai vai permanentā grima veidošanai, jūs šādu produktu nedrīkstat lietot. Nu, piemēram, var būt norāde, ka tas ir kaut kāds krāsošana, kaut kādu produktu krāsošanai, ja, bet ne lietošanai cilvēkiem. Prasība par marķējumu valsts valodā izriet no valsts valodas likuma, un tātad visiem produktiem, kas ir ražoti Latvijā vai importēti, ir jānodrošina šis marķējums latviešu valodā. Ļoti svarīgi paskatīties arī, vai šis tulkojums
valsts valodā sakrīt ar to, kas ir norādīts oriģināla valodā. Dažkārt mēdz būt gadījumi, ka ir neprecīzs šis tulkojums vai marķējuma nodrošinātājs valsts valodā ir pielicis kādas liekas frāzes vai kādu informāciju, kas ir oriģinālā marķējumā, nav norādījis, ja, tad tam arī būtu jāpievērš uzmanība. Nu, svarīgi tātad skatīties, vai šis tetovēšanas līdzeklis ir sterils. Ja? Tātad, ja šādas norādes jūs neatrodat, tad, protams, jums šāds tetovēšanas līdzeklis nebūtu jāiegādājas. Nu, tālāk uz iepakojumu būtu jāskatās, vai ir norādes par derīguma termiņu, varbūt simboliņš, varbūt tekstā, tātad good before vai kā savādāk. Galvenais, lai jūs nepārprotami saprotat, kāds ir šis derīguma termiņš, nu, un tātad jums lietojot tetovēšanas līdzekli būtu jāsako līdzi, lai pakalpojumu sniegšanā jūs neizmantot tetovēšanas līdzekli, kuram šis termiņš ir beidzies, vai tātad ir pagājis ilgāks laiks pēc atvēršanas, nekā tātad ir norādīts, ka viņš būtu lietojams. Par šo te produktu glabāšanas režīmu nevienmēr būs šāda informācija, bet, ja tāda ir, jums būtu tātad jārūpējas par to, lai šis tetovēšanas līdzeklis tiktu uzglabāts atbilstošos šajos te apstākļos. Nu, un skatoties tālāk, tātad būtu jābūt identificējumam šai te partijai, jā, lai arī, piemēram, jūs varētu pārbaudīt, vai šis te rapeks ziņojums ir par to produkta partiju, kas ir jūsu lietošanā. Ja? Tad rapeks ziņojumi vienmēr būs par konkrēto produkta partiju, un tātad tas, ka konkrētā produkta partija ir konstatēta kā neatbilstoša, nenozīmē, ka citas partijas šim produktam arī būs neatbilstošas. Nu, un tad tālāk jāskatās, vai ir norādīti kādi drošības norādījumi, kā šis produkts ir jālieto. Tas var būt uz iepakojuma, tas var būt klāt pievienotajā lietošanas instrukcijā, vai vēl cits variants, tas var būt norādīts produkta drošības lapā. Nu, tātad šajā gadījumā mēs skatāmies, tātad šeit nav nekāda informācija par produkta sastāvu pašā mājaslapā zem produktiņa, bet paritinot uz leju, mēs redzam norādi, ka ir pieejamas drošības datu lapas. Tātad klikšķinām virsū, un mums tātad ir jānorāda šis te tintes tonis. Tātad redzam, ka mums šeit ielādējas attiecīgā drošības datu lapa. Vēram viņu vaļā un skatāmies, kāda informācija ir pieejama. Ja jūs saskaties ar to, ka produktam ir drošības datu lapa, jums būtu tātad jāskatās pirmkārt, kad šī te drošības lapa ir sagatavota un kad viņa ir atjaunota. Nu, tātad redzat, šī ir pārskatīta šogad. Vajadzētu būt visam kārtībā. Tas, kādai informācijai jābūt drošības datu lapā, ir noteikts Rīču regulas 2. pielikumā, tad kādām sadaļām ir jābūt kādai informācijai. To tad jūs varat skatīties līdzi, pārbaudīt, vai šī informācija ir pieejama. Slikts drošības datu lapas variants ir tad, ja jūs redzat, ka lielākajā daļā sadaļu ir norādes, ka nav pieejama informācija, nu, tad information not available, ja, tad, nu, tas
neliecina attieksmi no šī drošības lapas sastādītāja puses. Jāsaka gan, ka var būt dažādi varianti šīm drošības datu lapām. Visbiežāk jūs tās atradīsiet angļu valodā, bet ir arī ražotāji, izplatītāji, kas drošības datu lapas piedāvā arī latviešu valodā. Un tātad skatāmies, tātad jums ir jāskatās, par kādu produktu šī drošības datu lapa ir, vai tas tiešām attiec uz to produktu, par ko jūs interesēties. Tātad šeit ir norādīts tetovēšanas tintas. Šeit ir norādīts, ka tas ir paredzēts tetovēšanai. Un kas tad ir šis drošības datu lapas sagatavotājs? Varbūt tā tīmekļa vietnē ir novecojusi datu lapa, un tad jums būtu jāraksta šim drošības lapas sagatavotājam, jālūdz jums atsūtīt aktuālā drošības datu lapa. Nu, šeit tātad ir jānorāda tās sastāvdaļas, kuras ir klasificētas kā bīstamas. Gribu vērst jūsu uzmanību, ka drošības datu lapās nav jānorāda pilns tetovēšanas tintes sastāvs, tikai tie, kas ir bīstamie, bet dažkārt produktu ražotāji norāda arī tās sastāvdaļas, kas nav kā bīstamas. Nu, piemēram, šajā gadījumā tātad jūs varat redzēt sastāvdaļu, tās daudzumu, un tātad vai ir šī harmonizētā klasifikācija vai nav. Attiecībā par sastāvdaļām, tātad skatoties uz iepakojumu sastāvdaļu sarakstu, ja pārbaudot sastāvdaļas, jūs konstatēt, ka nav uz viņām nekādi ierobežojumi, nav viņas šajās bīstamības klasēs klasificētas, tad viss ir kārtībā. Nu, tagad paskatoties šo drošības datu lapā norādīto sastāvu, mēs redzam, tātad ir norādīts pigmentam šis kaloru indeks un arī kas numurs. Un ko tad jūs varat darīt? Tātad jūs varat iet uz kosmētikas ingredientu datu bāzi un ierakstīt tātad meklētājā šo kas numuriņu vai šo indeksu. Nu, tātad šajā gadījumā mums tātad numurs 77891. Spiežam meklēt, un tātad mēs redzam šo tātad ir kosmētikas līdzekļu regulā 4. pielikumā 143. ierakstā. Ejam uz attiecīgo kosmētikas līdzekļa sarakstiņu, tātad 4. pielikums, un meklējam šo 145. ieraksta ailīti. Tātad 143. atvainojos. Tātad 143. Tātad titāna dioksīds, balta krāsa, un nav nekādu ierobežojumu. Tātad kādos kosmētikas līdzekļos viņu var lietot. Svarīgi tātad ir ievērot tīrības pakāpes. Nu, šādi mēs varam iziet cauri visām sastāvdaļām. Nu, piemēram, paņemsim šo 74160, vēl paskatīsimies. Tātad šī kosmētikas līdzekļu datu bāze jums var palīdzēt vieglāk orientēties, kur tad normatīvajā regulējumā šis pigments ir atrodams.
atkal nospiežam meklēt. Ka ir divos ierakstos, tātad kosmētikas līdzekļu aizliegtajā sarakstā ir otrais pielikums un ir 4. pielikumā, tātad 105. Nu, un tagad skatāmies, kas mums kosmētikas līdzekļu regulā ir šis te 105. ieraksts. Tātad 105. ierakstā mēs redzam, ka šī ir zila krāsa. Te nav norādīts, ka viņš ir aizliegts, bet šis pigments ir tātad arī ar citu nosaukumu Blue 15.3, kas no šī gada 4. janvāra ir aizliegts tetovēšanas līdzekļu sastāvā. Tātad atduroties pie šī punkta, ka tetovēšanas līdzekļu sastāvā ir aizliegta sastāvdaļa, jūs tālāk informāciju varat nepārbaudīt, ir skaidrs, ka šīs tetovēšanas līdzeklis neatbilst normatīvu aktu prasībām, un tātad šādu jums nevajadzētu lietot. Plus, otrkārt, tātad redzat, ka šeit ir arī norāde, ka ir acu kairinoša sastāvdaļa, tātad izopropila alkohols, un attiecībā uz šīm sastāvdaļām tātad regulējumā noteikts maksimāli pieļaujamā koncentrācija 0,1% vai 0,01%. Nu, tātad no šī mēs redzam, ka 10-kārtīgi ir pārsniegta šī atļautā koncentrācija. Tātad vēl viens parametrs, kas norāda, ka šis tetovēšanas līdzeklis neatbilst prasībām. Skatoties tālāk par šīm prasībām, tātad skaidrs, ka šo sadaļu par sastāvdaļām jūs paši visticamāk pārbaudīt nevarēsiet, ja vien ražotājs nebūs nodrošinājis laboratorijas testēšanas pārskatu pievienošanu produkta informācijai. Par šo jums būtu jāsatraucas tad, ja jūs redzat, ka šīs sastāvdaļas ir norādītas sastāvdaļu sarakstā. Jā, tātad zem ingredients ir sastāvdaļa, kura ir klasificēta kā bīstama, un tad, protams, jums ir jāskatās, vai ir šis atļautais daudzums. Ja šeit ir 5 ppm, ja 5 miljonās daļas procenta, kas principā nozīmē, ka šīs vielas ir piemaisījumu pēdu līmenī, un viņas nevar būt apzināti pievienotas produktam ražošanas laikā. Nu, lūk, un šādi soli pa solim jūs varat iziet cauri tetovēšanas līdzekļu šim te pašpārbaudes rīkam, tad, kad jūs konstatējat, ka neatbilst prasībām kādā no punktiem, tad jums ir jāsaprot, ka šis tetovēšanas līdzeklis ir tāds, kur jūs nedrīkstat izmantot pakalpojumu sniegšanā. Ja no mājaslapā esošās informācijas jūs nevarat saprast, atbilst vai neatbilst, tad jums būtu jāsazinās ar šo te ražotāju vai izplatītāju, kura mājaslapā jūs šo līdzekli skatāties, un jāprasa, lai viņi jums sniedz šo papildus informāciju, lai jūs varētu izvērtēt, jā vai nē, jums iegādāties šo tetovēšanas līdzekli. Svarīgi, kas jums ir jāsaprot, jums nav jāvērtē tetovēšanas līdzekļa drošums. Jums ir jāskatās, vai ir izpildīts šīs normatīvajā regulējumā noteiktās prasības.
Nu, tātad šis ir īsumā tas, ko es jums gribēju pastāstīt par tetovēšanas līdzekļiem. Vēl mazliet cits piemērs, tātad cita ražotāja mājaslapa, tetovēšanas tinta. Šeit ir tātad norādīts, ka ir REACH compliant, tātad atbilst prasībām. Visādi apgalvojumi, ka viņa ir vegāniski un tā tālāk. Šeit mēs gan neredzam nekādu informāciju par sastāvu, bet atkal tātad ir pieejama informācija par produkta drošības datu lapu. Un klikšķinot virsū, skatāmies, kāda mums tālāk ir pieejamā informācija. Nu, tātad šeit ir certifikāti, atbilstības certifikāti, varat paskatīties, kā tādi izskatās. Ja, tātad šeit pats ražotājs ir deklarējis, ka viņa ražotās tintas ir testētas šādā laboratorijā un atbilst REACH regulējumā noteiktajām prasībām. Tātad jūsu uzdevums būtu paskatīties, vai tāda laboratorija eksistē, kādus pakalpojumus viņas sniedz, un vai tiešām tātad viņi ir nodarbojas ar tetovēšanas tinšu testēšanu. Ja jūs šādu informāciju neatrodat laboratorijas mājaslapā, jums ir divi varianti. Rakstīt pašai laboratorijai, vai viņi ir testējuši šādu tetovēšanas līdzekli. Otrs, lūgt pašam ražotājam, tad jums uzrādīt šos testēšanas pārskatus. Diemžēl praksē ir novērots, ka šādas atsauces uz kaut kādām laboratorijām nevienmēr ir patiesas. Ja, un tātad sazinoties ar laboratoriju tiek saņemts arī atpakaļ atbilde, ka viņi šādu tetovēšanas līdzekli nav testējuši. Tālāk mēs redzam, ka šeit ražotā mājaslapā ir pieejami etiķešu varianti visās tātad valodās. Redzat, kādas daudz valodas ir. Nu, skatāmies tālāk. Tātad atrodam latviešu valodu un lasam, kas tad te par tetovēšanas līdzeklīti ir norādīts. Jā, tātad brīdinājums, ka būtu jāveic alerģijas tests, ka var saturēt niķeli un hromu, var izraisīt alerģiskas reakcijas, ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Nu, un, protams, šeit jūs redzat, ka ir marķējumā norādēm jābūt par sastāvdaļām, par sterilitāti, par derīguma termiņu, par importētāju, par maisītāju izmantošanas norādījumiem. Šeit gan svarīgi saprast, ka dažkārt ārvalstu ražotājs tulkojot, iztulko nelīdz galam korekti. Iespējams, labāk ir skatīties angļu valodas versiju, ja, šim te marķējumam, kas būs saprotamāks. Un šeit jūs tad redzat arī etiķetes paraudziņu, kur tad kurā vietā šī te informācija etiķetē, atbilstoši šiem te punktiņiem, ir norādīta. Ja, tā tad ir šis te partijas numurs, atvērtais trauciņš, ka jāizlieto noteiktu mēnešu laikā pēc atvēršanas, derīguma termiņš. Ja, tātad norāda par to, ka ir sterils, ja, un tātad kādas ir šīs te sastāvdaļas. Nu, paskatoties tālāk, šeit ir atkal pieejama iespēja izvēlēties drošības datu lapas. Atrodam, kur latviešu valodā piedāvā. Un mums jāatrod mūsu interesējošā tinte. Mums tā tad bija
Tātad pickle green. Skatāmies, pickle juice. Tātad skatāmies, kāda tad ir šī drošības datu lapa. Šeit tātad atkal redzat, ka ir norāda uz tetovēšanas tintas toni, ražotāju, kas ir arī drošības datu lapas sagatavotājs. Nu, tātad informācija par sastāvu, kas jums var būt noderīgi no drošības datu lapas, ir pirmās palīdzības pasākumu apraksts, ja, tātad kā rīkoties, ja noticis negadījums lietojot šo produktu, jo jums tātad ir noteikts, ka jums ir jābūt apgušam pirmās palīdzības zināšanām un jāspēj tās pielietot arī praksē. Nu, lūk, šeit gan lasot tekstu var redzēt, ka visticamāk ir izmantot mašīnu tulkošana un veidojas smieklīgi šie tulkojuma rezultāti. Līdz ar to, ja vien tas ir atbilstoši jūsu valodas zināšanām, iespējams ir vērts skatīties šo drošības datu lapu angļu valodā, kur visticamāk būs mazāk šie pārpratumi, kā tad rīkoties. Nu, lūk, tas šodien man viss, ko es jums gribēju pastāstīt par tetovēšanas līdzekļu šo pašpārbaudes rīku, un tad atlikušās 6 minūtes vēl ir iespējams jums uzdot arī kādus jautājumus. Tad ceļam rociņu, jā, slēdzam iekšā mikrofonu un uzdodam jautājumu. Redzu, ka Guļnara ir šobrīd pacēlis rociņu un grib uzdot jautājumu. Lūdzu. Jā. Labdien! Paldies liels par šo te informatīvo kursu. Man ir tāds jautājums. Atvainojiet, es ne no sākuma pieslēdzos, kādas 20 minūtes nokavēju. Jūs runājāt par marķējumu. Vai es pareizi dzirdēju, ka ja marķējuma latviešu valodā nav, tad mēs šo produktu izmantot nevaram? Nav tā, ka nevar izmantot produktu. Tātad jāskatās ir, kas ir tas... Pirmkārt, kas ir ražotājs? Ja tas ir Latvijā ražots produkts, tad viņam jau būtu jābūt šim marķējumam latviešu valodā. Ja tas ir ārpus Latvijas ražots, tad viens variants var būt, kad, piemēram, Eiropas Savienības vai arī pat ASV ražotājs pats nodrošina šo te marķējumu latviešu valodā piedāvā. Ja ne, tad importētājs, izplatītājs būs tas, kurš nodrošinās šo te marķējumu latviešu valodā. Ja jūs pērkat pati tetovēšanas līdzekli no trešās valsts ražotāja vai izplatītāja un izmantojat pakalpojumu sniegšanā, jums nav jāmarķē šis te produkts latviešu valodā, ja jūs viņu neizplatat, bet tikai izmantojat pakalpojumu sniegšanā. Bet jums ir jāsagatavo šī oriģināla marķējumā esošā informācija latviešu valodā, jo jums tā ir jāsniedz pakalpojumu saņēmējiem pirms pakalpojumu saņemšanas. Ja? Tātad kāds ir tintas sastāvs, šie brīdinājumi par alerģiskām reakcijām iespējama, ja? Un tā tālāk. Bet nav tā, ka, ja oriģināli nav latviešu valodas marķējums, ka jūs nevarat izmantot. Varat. Paldies, paldies. Lūdzu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Tā, pagaidām neredzu nevienu paceltu rociņu. Tad lūkšu manu kolēģīti šodienas asistenti Daci. Čatā ielikt arī saiti uz nelielu īsu anketiņu par šodienas semināru. Anketiņā 5 jautājumi. Aizpildīšana neaizņems jums vairāk par 2 minūtēm. Lūgums aizpildīt, lai mēs inspekcijā saņemtu atgriezenisko saiti par to, kas jums likās noderīgs, kas vēl palika neskaidrs un par ko jums būtu interese vēl kādu
informāciju saņemt. Ārpus mazliet semināra gribu jūs informēt, ka šobrīd ir izstrādāti grozījumi 182. MK noteikumos. Viņi vēl nav apstiprināti, kā jāsako līdzi šīm te izmaiņām. Mēs arī noteikti no inspekcijas puses jums sniegsim informāciju tiklīdz šie grozījumi būs pieņemti. Paši jūs varat paskatīties tātad par to tā saucamajā tiesību aktu portālā, TAP portāls. Ja, tad meklētājā ierakstot šos grozījumu nosaukumu, un tad jums būs pieejams grozījumu teksts. Pēc būtības tātad ir no šajā grozījuma projektā izņemtas prasības ārā, kas dublējas ar šo te Eiropas Savienības regulu REACH, ja, lai tad nedublētu. Plus ir tātad papildus precizēts, kas jums ir jābūt šīs programmas ietvaros, ja, tad precīzāk par tām normatīvu aktu prasībām. Ja, tad jums šie kursi regulāri ir jāiziet. Nu, tad, kad esošo kursu apliecības derīguma termiņš beigsies, ja, jums jau būs jāapgūst jaunā programma. Un otra lieta, par ko jums vēlējos pastāstīt, ir tātad nākošgad Veselības inspekcija piedalīsies Eiropas līmeņa projektā par tetovēšanas tintēm, kur tātad laboratoriski tiks testētas tetovēšanas tintas. Projektā šobrīd ir paredzēts, ka piedalīsies 16 Eiropas valstis. Un tātad pēc projekta noslēguma, kad būs pieejami šie rezultāti par testēšanas rezultātiem, mēs no inspekcijas puses sniegsim jums to informāciju. Jums būs vēl viens papildus avots, kur tātad skatīties, vai tie tetovēšanas līdzekļi, ko jūs izmantojat, atbilst vai neatbilst prasībām. Ja neatbilst, nu, tad kur ir tā problēma, kuras prasības netiek izpildītas. Tā kā šobrīd no manas puses tas ir viss. Ja jums vairāk jautājumu nav, saku paldies. Ja tomēr jautājumi jums ir, tad aicinu jūs rakstīt uz inspekcijas e-pastiņu dati@vi.gov.lv. Tad mēs arī izskatīsim jūsu jautājumus un sniegsim atbildes. Sakiet, lūdzu, var ātri vēl pajautāt? Jūs minējāt tagad par izmaiņām, nu, kas būs MK noteikumos 182, ja, man šķiet. Un jūs pieminējāt par tām regulārām apmācībām, minimālās higienas prasības tetovēšanas speciālistiem, bet kādas izmaiņas es neuztvēru, varbūt palaidu. Tur tātad ir precīzāk noteikts tas apgūstamās programmas saturs, ja, tad precīzāk noteikts ir, kas jāapgūst attiecībā par normatīvo regulējumu, ja, tā kā tādā veidā. Jūs varēsiet arī salīdzināt, kas tad ir ar esošo un jauno redakciju, kādas konkrēti ir tās izmaiņas. Tā kā jums es aicinu tātad regulāri paskatīties arī inspekcijas mājaslapu, jo mēs inspekcijas mājaslapā zem šīs sadaļas par ķīmiju un kosmētiku liekam arī aktuālās lietas, ja mainās kaut kas būtiski regulējumā, apziņojumi iespēju robežās arī e-pastos, ja mums ir pieejami attiecīgās mērķgrupas e-pasti. Nu, jums, kā pakalpojumu sniedzējiem, varētu būt arī varbūt svarīgi paskatīties to sadaļu, kas ir attiecināms uz kosmētikas līdzekļiem, jo noteikti kādus no kosmētikas līdzekļiem jūs izmantojat pakalpojumu sniegšanā, un tāpat tās arī par biocīdiem, tā skaitā dezinfekcijas līdzekļiem, kādām prasībām viņiem ir jāatbilst,
Jā, lai jūs tātad būtu vairāk pārliecināti, ka jūs spējat nodrošināt šo te drošu pakalpojumu. Ja jūs izmantojat atbilstošus produktus, kas atbilst normatīvo aktu prasībām, ievērojat higienas prasības, visam vajadzētu būt kārtībā. Tā kā paldies, ka jūs tik kuplā skaitā šodien pieslēdzāties. Šīs dienas prezentācija tiks nosūtīta jums visiem arī e-pastā. Un pēc kāda brīža gan ieraksts, gan prezentācija būs arī pieejama inspekcijas mājaslapā. Tā kā varēsiet atkārtot noskatīties, ja būs tāda interese. Ar to tad šodienas semināru beidzu un paldies!